Labdien, cienījamie skatītāji, pirms Jāņu nedēļā. Šajā pirmdienā, 20. jūnijā, Līvānu kultūras centrā notiek vēl viena sanāksme par daudzdzīvokļu māju siltināšanu. Un šoreiz Rīgas ielas 130 mājas iedzīvotāji sanākusi sapulci. Šī ir māja, kas pati izteica vēlēšanos mēģināt iesaistīties pilotu projektā, tā ka cerams, ka viss izdosies. Turpmākās sanāksmes par tām informēsim iedzīvotājus individuāli. Šo trešdienu, 22. jūnijā, ir pirmssvētku diena, un līdz ar to arī Līvānu novada doma apmeklētājs pieņems līdz 15. Šajā dienā notiks arī Turku pagasta svētki. Aizvadītajā sestdienā Rožupe svinēja savus svētkus. Tad šajā nedēļā, 22. jūnijā, Turkos. Un turcēnieši aicina jau no 1:00 jau sākt sportot. Tātad ar sportošanu, gan ar tradicionāliem sporta veidiem, gan, piemēram, ar naglas kalšanas sacensībām, kas ir jau tāds kaut kas interesantāks. No 15:00 būs iespēja darināt vainagus, kā arī cepures un stabules. Tātad pirms Jāņiem tāda būs radošo darbnīcu piedāvājums. Un no 18:00 vakara koncerti ar Ukmerģes, Krustpils, Nagļu un Līvānu pašdarbnieku piedalīšanos. Pasākums noslēgsies arī ar Turku sajiednam teātra izrādi un, protams, arī balli ar grupu Migla. Šis pasākums, protams, ir bez maksas. Vēl trešdienā, 22. jūnijā, Jāņus ielīgot aicina arī Līvānu kultūras centrs ar Latvijas labākā amatieru teātra, Ogres tautas teātra izrādes Skrodardienas Silmečos. Izrādes sākums ir trešdien 20:20, un pēc izrādes organizatori sola cienāt arī ar sieru, kvasu un alu. Arī šī izrāde ir bez maksas. Savukārt ceturtdien jau līgo diena, un šajā vakar pusē līgo balle. Jersikas pagastā pie Tautas nama spēlēs grupa Oto, un ieeja ir brīva visiem. Balles sākums 22:00. Tāpat līgo vakarā varat doties arī uz Rudzātiem. Rudzātu pagastā līgošanas nerātnības. Tas ir nosaukums teātra izrādei, ko ir uzveduši Rudzātu amatieru teātra dalībnieki. Izrādes sākums ir 20:00 pie Rudzātu vidusskolas, un vakar turpinājumā, protams, arī dejas līdz rīta gaismai ar vietējo grupu Sēnīte. Tālāk pilsētas stadionā arī līgo dienā 12:00 notiks futbola mačs starp senioriem un junioriem, tā kā aicinām arī to apmeklēt. Un šajā nedēļas nogalē pēc Jāņiem jau notiks arī kapu svētki. Sestdien kapu svētki Veceļu kapos 11:00, savukārt 12:00 kapu svētki Gaiņu kapos un arī Madaliņas kapsētā. Savukārt svētdien, kas ir 26. jūnijas, kapu svētki notiks Jersikas meža jeb Svētā Stefana kapos 15:00. Un vēl gribu aicināt jūs apmeklēt arī divas izstādes. Līvānu bibliotēkā fotomākslinieces Vivitas Kokinas fotoizstāde, kas ir veltījums Līvāniem 90 gadu jubilejā. Savukārt amatniecības centrs aicina apskatīt kolorītās tērpa mākslinieces gleznotājas Elites Patmalnieces izstādi. Lai jums silta, jauka šī nedēļa un priecīga līgošana. Uz tikšanos!